ievadam, tad izejot no tā, kas tikko notika, tad elektronika un telekomunikācijas ir kontaktzinātne. 99% gadījumu kontakts ir tur, kur viņam nav jābūt, un nav tur, kur ir jābūt. Šis bija uzskatāms piemērs, kā tās sistēmas strādā. Paldies par uzaicinājumu. Manas lekcijas vai pārdomu tēma ir saistīta ar jautājumu, kas ir diezgan filozofisks, ar jautājumu par to, kas ir vadīšana. Par vadīšanu ir daudz un dažādas gan teorijas, gan arī diezgan tādi savādi uzskati. Viens no tādiem ir, kas prot, tas dara, kas neprot, tas māca, kas neprot nevienu, ne otru, tas vada. Iespējams, ka tur ir zinām daļa taisnības, bet tomēr ir labi, ja vadītājs arī kaut ko prot. Un es mēģināšu par šo sarežģīto lietu parunāt tādā veidā, ka visu šo sarežģīto problēmu varētu formulēt 3 vārdos. Man pieredze ir 2 dažādās pasaulēs. Es sāku strādāt Ražošanas apvienībā VEF 1978. gadā kā inženieris konstruktors, un tālāk izejot visas fāzes līdz vadošiem konstruktoram, projekta galvenais konstruktors, galvenā konstruktora vietnieks, galvenais tehnologs Zinātniskās pētniecības institūtā. Tātad, tā bija sistēma, kurā pastāvēja plānveida ekonomika, kurā bija deficīts, kurā bija stingri izpildām plāni. Savukārt no 1992. gada 1. janvāra es sāku strādāt Latvijas mobilajā telefonā. Faktiski es varu uzskatīt, ka šis uzņēmums sākās, ja neskaita dibināšanas procesu, tad viņš sākās no viena cilvēka. Un tas, protams, bija liels izaicinājums, jo šo darbu man piedāvāja toreizējais VEF ģenerāldirektors Ivars Bražs, tas bija 91. gadā. Un, protams, viena lieta ir strādāt uzņēmumā, kur tev aiz muguras ir 17,000 cilvēku, labi stabilizēta infrastruktūra, pieredze. No otras puses, nav nekā atskaitot dokumentu paciņu, un viss jāsāk no nulles. Faktiski viena no lietām, kuru es iemācījos VEFā, un tā ir tāda koncepcija vai kredo, ko savā laikā man pateica viens no maniem vadītājiem. Viņš teica, katram ir tik daudz tiesību un pilnvaru, cik viņš pats uzņemās. Jo bija tāda situācija, kad vajadzēja papildus pilnvars. Saka, man vajadzētu kaut kādu dokumentu. Viņš teica, katram ir tik daudz pilnvars, cik viņš uzņemās. Bet labi, tā arī darbosimies. Lūk, arī tieši par Latvijas mobilā telefona veidošanu, tad arī balstījās uz to, ka katram ir tik daudz tiesību un pilnvaru, cik viņš uzņemās. Bet atgriežoties pie VEFa, VEFs, kā zināms, bija Latvijas rūpniecības flagmanis, tā to dēvēja. Un VEFa izaugsme ir ļoti simptomātiska, ļoti līdzīga Latvijas mobilam telefonam un arī vairākiem citiem Latvijas uzņēmumiem, jo VEFs izauga no mazas darbnīcas. VEFs tika dibināts 1919. gadā kā satiksmes ministrijas pasta un telegrāfa departamenta galvenās darbnīcas. Un sākotnējā funkcija tik tiešām bija dažādu pasta un telegrāfa iekārtu ražošana un remonts. Savukārt, kļūstot par valsts elektrotehnisko fabriku, jau 1930. gadā VEFs ražoja 500 telefonu aparātus mēnesī un 4000 telefonu centrāls, kas tam laikam bija ļoti liels apjoms. Savukārt 60. gados ik minūti no konvejera nonāca 7 radiouztvērēji. VEFs bija ne tikai Latvijas lepnums, bet VEFs bija arī dažādos laikos un ekonomikās
ļoti nozīmīgs spēlētājs pasaulē. Un, piemēram, viens no dizaineriem Ādolfs Irbīts ieguva ar savu radioaparātu dizainu pasaules izstādēs 1936. gadā Briselē un 1937. gadā Parīzē. Savukārt arī padomu laikā 1967. un 72. gadā gadu tirgos Leipcigā un 76. gadā Plovdivā. Tātad tie bija ļoti izcili rezultāti ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā. Viena no izcilākajām lietām, kas ir pazīstama visā pasaulē, ir VEF Minox, tā saucamā spiega kamera, kuras konstruktors bija baltvācietis, igauņu izcelsmes baltvācietis Valters Caps. Un interesanti, ka Igaunijā šo aparātu nevarēja uztaisīt, jo nebija attiecīgs tehnoloģiskais līmenis, nebija tāda meistara, kas spētu šādu aparātu radīt. Savukārt VEFs ražošanas sagatavošanas procesu veids 18 mēnešos, kas pat šodien ir ļoti labs rādītājs. Šādai tehnoloģiski sarežģītai iekārtai ar ārkārtīgi lielu precizitāti 18 mēnešos tiks sagatavota ražošana. Un sākās šī aparāta masveida ražošana, un joprojām Minox zīmols pasaulē pastāv. Protams, viņš ir transformējies, bet Minox kā tāds ir joprojām dzīvs. Ņemam nost. Tātad šis ir tas gadījums, ka kontakts ir acīm redzam tur, kur viņam nav jābūt. Tas vispār nav man. Tas ir kaut kas cits. Pārvalda. Labi, mēģinām turpināt ar šo mikrofonu. Nu jā, bet tas traucējums joprojām kaut kur ir. Labi, tātad turpinot par VEF produkciju, ne tikai Ādolfa Irbīts ražotie aparāti, bet arī vēlāk Speedola un VEF 201, 202, 206. Tie bija pirmie masveidā ražotie pārnēsājumie radiouztvērēji VEFā, un tie izcēlās ar ļoti augstu kvalitāti, un tie bija arī nodrošināja īsu viļņu diapazonu, un zināmā mērā, lai arī VEF 206 bija paredzēts eksportam, tik un tā daļa aparātu nonāca Latvijā, un šis īsviļņu diapazons tika izmantots, lai varētu klausīties ziņas otrpus dzelzs priekškārt, tātad Amerikas balss vai Vācu vilni vai Radio Brīvība. Šie radiouztvērēji savu augsto drošību apliecināja arī dažādās situācijās, jo, piemēram, bulgāru ģimenes, ja nevados Panovu, jahtu Džūlija, ar kuru viņi mēģināja apbraukt apkārt pasaulē, vētrā nokļuva neapskaužamā situācijā, viņiem pārstāja darboties visa profesionāla aparatūra, un vienīgā aparatūra, kas darbojās, bija VEF 206, kur izmantojot ferīta antenas, tātad iebūvētās antenas virziena darbību, viņiem izdevās nopēlēt radiostaciju un saprast, kādā virzienā viņiem ir jābrauc uz tuvāko ostu. Ziedu laikos VEFs ražoja 1 miljonu radiouztvērēju gadā un 3 miljonus telefonu aparātu gadā. Tā bija pamatprodukcija, bet VEFam bija raksturīgs tas, ko šodien sauc par inovācijām. Tās bija ātrākās bobsleja komandas pasaulē. Un rezultāti nebija ilgi jāgaida. Rolanda Upatnieka vadībā tika izstrādātas konstrukcijas.
1984. gadā par Eiropas čempioniem kļuva mūsu piloti Ķipurs un Šnepsts. Savukārt 1984. gadā Sarajevas olimpiskajās spēlēs Zints Ekmans ieguva bronzu. 85. gadā Eiropas čempionātā arī Lauris Plūts un zelta medaļu ieguva Zints Ekmans. Un 88. gadā olimpiskajās spēlēs Kalgarī Ķipuram bija zelts un bronza. Protams, tas bija liels trieciens lielajām valstīm, kur pēkšņi kaut kāda pilnīgi nezinām boba parādās un sākās dažādas aizkulisku spēles, un šīs komandas mēģināja pat aizliegt, ar tām nedrīkstētu braukt. Vevs bija uzņēmums ar atšķirīgu kultūru no visas lielās padomju savienības, jo Vefā strādāja ļoti daudz meistaru un augstas kvalifikācijas speciālisti, inženieri, kuri bija strādājuši vēl pirmskar Latvijā. Līdz ar to viņiem bija cita domāšana, cita kultūra, tā nebija sociāliskās plānveida ekonomikas un ideoloģijas sabojātā kultūra. Lai arī daudzos gadījumos vadītājiem bija jābūt komunistiskās partijas biedriem, Vevs bija izņēmums un daudzu struktūru vienību vadītāji nebija kompartijas biedri, kas arī bija ļoti netipiska situācija. Kā rezultāts atmodas laikā tieši VF Tautas frontes nodaļa bija viena no spēcīgākajām Latvijā tieši rūpniecības uzņēmumos, laikā, kad daudzos citos uzņēmumos valdīja Interfronte. Un viena no VF galvenajām ideoloģiskajām līnijām bija orientācija uz izcilību. Darbs ir jāizdara nevis vienkārši labi, bet darbs ir jāizdara izcili. Un tā ir, manuprāt, viena no lielākajām problēmām šobrīd daudzās jomās. Ko liek to dara, kas iznāk to pierakst, kaut ko uztaisīsim, plāns ir termiņi, kaut ko, gan jau būs labi. Nevar būt vienkārši pieeja, gan jau būs labi. Ir jābūt tieši šai orientācijai uz izcilību, un izcilība ir pēc būtības lipīga. Ja uzņēmuma vadītājs ir orientēts uz izcilību, tad neapšaubām viņš prasīs arī no visas komandas, lai šis rezultāts, kas mums ir jāsasniedz, būtu izcils. Līdz ar to šie divi termini, šie divi filozofiskie un arī praktiskie jēdzieni uzņēmība plus izcilība kopā veido to, kas mums ir jāsasniedz, bet, protams, neviens vadītājs nevar būt universālais kareivs, un bez komandas augsts klases rezultāts sasniegt nav iespējams. Savā laikā vācu raķešu konstruktoram Werneram von Braunam jautāja, kas ir vajadzīgs, lai izveidot koloniju uz Marsu. Viņš atbildēja ļoti vienkārši. Vajag divas lietas. Naudu un komandu. Un tādā gadījumā ir iespējams pilnīgi viss. No savas pieredzes var teikt, ka tieši pateicoties šīm trim komponentēm, vēl strādājot VFA, mums izdevās realizēt patiešām neiespējamo misiju. Šeit jūs redzat aparātu, kurš gan dažādu iemeslu dēļ nenonāca līdz veikalu plauktiem un nenonāca līdz masas ražošanai, bet tomēr tā ir stereofoniskā pārnēsājumā magnetola, VF 280 V-fonta, un es biju šī projekta galvenais konstruktors. Uzdevums bija ļoti sarežģīts, bija jāsagatavo visa ražošana, un 3 mēnešu laikā bija jāsaražo 100 aparāti, kas bija jānodod noliktavā, jo šis aparāts bija iekļauts jaunās tehnikas plānā, un jaunās tehnikas plāns bija Svētā govs. Ja šis jaunās tehnikas plāns nebūtu izpildīts, tādā gadījumā viss uzņēmums palikt bez jaunās tehnikas prēmijām, kas bija samērā pieklājīgas prēmijas tajā laikā. Tad, lūk, tieši izveidojot komandu, mums izdevās visiem kopā 3 mēnešu laikā strādājot bez brīvdienām,
pirms jaunā gada mēs nodevām pārbaudīts, notestēts, gatavu produkciju noliktavā. Tātad ir iespējams izpildīt arī dažādas neiespējams misijas. Nākamā neiespējamā misija bija no nulles izveidot uzņēmumu, kas 25 gadu laikā ir kļuvis par līderi telekomunikāciju nozarē Latvijā, kas ienes pilnīgi jaunas tehnoloģijas, un faktiski mēs esam 25 gadu laikā rakstījuši Latvijas gan ekonomikas, gan arī tehnoloģiju vēstures sadaļu. LMT ir uzņēmums, kas ir audzis kopā ar savu valsti. Mēs tieši balstoties uz šiem te principiem par izcilību un par komandas darbu, esam panākuši to, ka Latvija ar saviem pakalpojumiem, ar savu telekomunikāciju tīklu, ar saviem ambicioziem mērķiem ir ne tikai līderis Latvijā, ne tikai Baltijas valstu vidū, bet mēs esam viena no labākajiem Eiropā. Mums ir tādi tarifu plāni, par kuriem Eiropa vēl joprojām tikai sapņo. Mums ir zemākie tarifi. Mums ir Eiropā otrs lielākais datu patēriņš. Mobilajās ierīcēs mūs apsteidz tikai Somija. Savukārt visas pārējās valsts atpaliek. Un balstoties uz šo te izcilību, mēs arī ļoti veiksmīgi esam izveidojuši LMT ne tikai kā uzņēmumu nosaukumu, bet LMT ir zīmols. Un šī zīmola sūtība ir darboties pret vaimanoloģiju. Vaimanoloģija ir termins, kur pirms kādiem daudziem gadiem Jānis Domburs pirmo reizi publiskoja, vismaz pirmo reizi es šo vārdu no viņa dzirdēju. Vaimanoloģija ir diezgan dziļi iespiedusies mūsdienu sabiedrībā, atverot jebkuru drukāto mēdīju vai internetu portālu. Parasti viss sākās ar sliktām ziņām, ar to, ka mēs esam sliktāki par visiem pasaulē, pat par igauņiem, un par igauņiem nerunāsim, par tiem mēs vienmēr esam sliktāki. Tāpēc antivaimanoloģija ir tas princips, pēc kura darbojas mūsu komanda. Un varbūt, ka šie vārdi ir nepopulāri, viņus var uzskatīt par cīniskiem, bet patiesībā Latvijas iedzīvotāji nekad visā vēsturē nav dzīvojuši labāk kā tagad. Ir jau ilgs miera periods, ekonomika attīstās, cilvēku labklājība uzlabojās. Jā, protams, mēs gribētu, lai tas viss notiek daudz ātrāk, bet objektīvi Latvijai šobrīd iet labāk nekā jebkad vēsturē ir bijis. Daži fakti. Latvijas eksports ir lielāks nekā Ķīnas eksports, protams, ne absolūtos skaitļos, bet eksporta apjomā uz vienu iedzīvotāju apmēram 4 reizes lielāks nekā Ķīnā. Arī Olimpiskajās spēlēs mums ir vairāk medaļu uz vienu iedzīvotāju nekā Ķīnā. Pilnīgi noteikti. Latvijā cilvēki ir izglītotāki nekā Vācijā un Lielbritānijā. Pēc pētījumu datiem visvairāk iedzīvotāju, tātad cilvēku ar pabeigtu vidējo izglītību pret iedzīvotāju skaitu Eiropas Savienībā ir Čehijā, bet 3 Baltijas valsts ir pirmajā sešniekā. Vācija un Lielbritānija ir ārpus sešnieka. Latvijā ir reģistrēti vairāk patentu laika posmā no 2000. līdz 2014. gadam. Ir Latvijā reģistrēti 4220 patenti. Savukārt Igaunijā un Lietuvā kopā ir reģistrēti 4169 patenti.
Tas nozīmē, ka mūsu radošā doma strādā ļoti labi, pie tam ne tikai strādā, bet arī šos rezultātus spēja noformēt legālos dokumentos, kas aizsargā šīs autortiesības. Protams, šodienas dinamiskā situācija ir ārkārtīgi strauja un izgudrojumi vai atklājumi ļoti ātri tiek apgūti vai tiek atklāti arī jauni, bet tik un tā šis ir zināms rādītājs, ka Latvija nebūtu nav kaut kāds dievu pamests nostūrs, kurā dzīvo kaut kāda nabadzīņa, kas īsti nezina, ko viņi tagad darīs. Un arī saziņā ar valsts Latvijā internetu lieto daudz aktīvāk nekā daudz vieta Eiropā pēc pētījumu datiem. Tā skaitā arī saziņā gan ar valsts iestādēm, gan arī e-komercijā un daudzās citās lietās. Tad mūsu mērķis ir nevis vienkārši e-valsts, bet mūsu mērķis ir viedvalsts. Tas nozīmē, ka dažādas viedās tehnoloģijas, kuru darbību nodrošina tā tehnoloģiskā vide, ko mēs esam radījuši kopā ar lietu internetu, ar dažādām ierīcēm, ar robotiem, ar saziņas līdzekļiem, machine-to-machine sistēmām. Mēs varam ievērojami kāpināt gan produktivitāti, gan arī Latvijas uzņēmumu un Latvijas valsts konkurētspēju pasaulē. Tādējādi mēs, ņemot vērā to, ka Latvijā nav daudz iedzīvotāji, nav daudz darbspēka, mēs varam šo konkurētspēju nodrošināt, izmantojot tehnoloģijas, kuras atbrīvo cilvēkus no, kā to sauc pasaulē, no 3D darbiem. Tātad bīstamiem, danger, dump, nogurdinošiem un dirty, netīriem darbiem. Tātad tie darbi, kurus var veikt mašīnas. Un Latvijas vide ir tāda, kas var atbrīvot mūs no šādu darbu veikšanas. Tā kā es noslēdzot savu prezentāciju, es gribu teikt, ka par spīti dažādiem vaimanologiem Latvijai ir ļoti labas perspektīvas. Mums ir ļoti daudz uzņēmumu, kas strādā inovatīvi, radoši, izcili, ne tikai Latvijā, bet arī pasaules mērogā. Un es domāju, ka mums ir jārunā, gatavojoties Latvijas 100-gadei, ne tikai par mūsu varonīgo vai arī ne tik varonīgo, pat bēdīgo pagātni, bet mums ir jārunā par to, kāda Latvija izskatīsies nākamajos 10, 15, 20 un 100 gados. Paldies par uzmanību. Paldies, Jurabins kungs. Mums ir burtiski laiks vienam jautājumam. Ja kāds ļoti vēlas uzdot jautājumu Jurabinda kungam, droši, kurš būs tas drosmīgais? Labi, neviens, tad es uzdošu jautājumu. Jūs runājāt par izcilību darbā un darbā ar komandu. Kas ir tie jūsu punkti, kas ļāva jums nezaudēt šo izcilības latiņu, caurējot visam jūsu vadības pieredzei? Patiesībā es nezinu, kāpēc gan no izcilības latiņu vajadzētu zaudēt, jo tas vienkārši ir paradums, tas ir dzīvesveids un tāpat kā daži cilvēki ir slinki, daži cilvēki ir orientēti uz izcilību. Tā arī varētu būt atbilde. Lielas paldies, Jurabinda kungam.